Bet dotajā brīdī arī vēlētos pajautāt visiem speciālistiem, kā jūs saredzat arī jau šajā savā ikdienas praksē un varbūt skatoties uz šiem datiem, ņemot vērā to, ka arī pacienti visur norāda to vēlmi aizvien vairāk tikt iesaistīti lēmuma pieņemšanā. Un kā tas praksē, vai jūs redzat arī to pašu pacientu ieinteresētību, arī iespējams varbūt attieksmes maiņu, arī sadarbībā ar speciālistu, lai nav tikai tas arī, kā mēs būtu varbūt pieprasošais, jā, kad pacients arī nedomā par savu atbildību, saviem pienākumiem, bet sagaida tikai no otra aspekta. Kā jūs praksē ikdienā saredzat ar šo pacientu tādu virzību vai izglītošanas nozīmību nākotnē? Varam sākt ar... Es domāju, ka izglītošana pacienta, tas sadarbība un tā izglītošana, un īpaši šajā jomā, kas ir dzemdības, ir ļoti, ļoti interesants process, jo no dažādiem aspektiem. Gan tas, kādu informāciju mēs kā aprūpes sniedzēji sagatavojam, dodam, iedodam, un kādu uzņem pacienta ģimene, kādu viņi ir sagatavojuši, ja, pati dzemdēta, grūtniece, dzemdētāja, ģimene, ko viņi mums iedod, un kur ir tas zelta kopsaucējs, lai no situācijām, ka es tagad dzemdējuši un visi jūs zinat, ko darīt, bet es gribu smuki piedzemdēt, neko nedarot, līdz situācijai, kad es vienīgā visu zinu un es tikai daru un jūs man te visi traucējat. Es nonāktu pie tā, ka centrā ir sieviete, kura dzemdē, un viņa apzinās sava ķermeņa spēju to izdarīt un ļaujas tam. Un mēs viņu atbalstam tieši tā, ka mēs esam šis morāla, emocionālais, fiziskais, visa medicīniskais atbalsts tanī brīdī un tik daudz, cik tas ir vajadzīgs, neizjaucot to dabisko norisi. Arī tajās sarežģītajās situācijās, ko minēja profesori, arī tai sievietei, kurai varbūt jau ir dažādas cita veida veselības problēmas, un ka tas dzemdību pieredze, varbūt būs tas, viņa nebūs ļoti daudz bērnu, bet ka tā unikālā pieredze tad ir pozitīva. Jā, tas būtu tas viens aspekts tajā visā sadarbībā un izglītojošajā darbā. Un otrs, pie šiem iepriekšējiem slaidiem atgriežoties un runājot tikai par to pieredzi, tikai iegūstot atgriezenisko saiti, un kura ir tāda patiesa, mēs varam kopā augt tālāk un veidot to pieredzi pozitīvāku. Un svarīgi ir abām pusēm, ka ne tikai lai ģimene, paciente ir ar pozitīvu pieredzi, bet arī personāls, lai tās savstarpējās cieņpilnās attiecības būtu tiešām savstarpējas, nevis vienpusējas. Dažreiz varbūt uz visām pusēm, un es Lindai pirms mēs sākām šo diskusiju teicu, es pirms nākšanas uz šeit 5 minūšu video noskatījos, vienkārši tā man iekrita e-pastā, ka jānoskatās, par to, kā komunicē ar sievieti tanīs dzemdībās un kā vecmāte sekotai sievietei, ļaujot viņai būt tanī procesā tai noteicējai, viss notiek dabiski, ja runājam par to, nenosekot rāmjus, ja vien tas neapdraud sievietes veselību, nevis pateikt, nē, tev tagad jādara tā. Tāpēc, ka man tā ir ērtāk, zināmā mērā. Bet varbūt, ka man nav pārāk ērti, bet sievietei un kopā beigās, kad tā sievietes pieredze, tā ģimenes pieredze ir pozitīva, arī mūsu kā aprūpes sniedzēja pieredze kļūst pozitīva. Mēs esam daudz atvērtāk tālāk sadarbībai, diskusijai un kolēģu izglītošanai šajā jomā, jo mēs varam teikt, jā, tas strādā. Jā, es varētu teikt, noteikti tas ir liels izaicinājums dzemdētāji pie mūsu pašreizējās tas sistēmas, kad sievieti tad šos 9 mēnešus pārsvarā pieskata viens speciālists, un tad viņi nonāk šajās dzemdībās, šajās sāpēs, kad viņi ir pilnīgi citādākā stāvoklī, svešā vidē, visbiežāk ar cilvēkiem, ko viņi satiek pirmo reizi, un tad mēs varam paši iztēloties, ka mēs esam sāpēs, un nobijušies, īpaši tās pirmās dzemdības, un mums pretī, lai cik atsaucīgs cilvēks, bet tā ir mūsu tāda pirmā iepazīšanās, un tāpēc
ir ļoti svarīgi tieši šajos 9 mēnešu laikā. Tā kā Latvijā mums nav šī nepārtrauktā vecmātes, piemēram, aprūpe vai vecmātes komandu aprūpe, kuras ir klāt gan šos 9 mēnešus, gan arī dzemdībās, tad tomēr ļoti svarīgi ir, kā šī sieviete ir sagatavota. Un šeit no savas puses personīgas pieredzes var teikt, ka man ļoti palīdz tas, ka es arī strādāju pie šīm dzemdībām. Un, ja man ir šīs grūtnieces aprūpē, es tomēr zinu, ko es kā dzemdību iestādē strādājuši speciālists gribētu, lai viņi ir saņēmusi informāciju. Jo te, kad ir šīs sāpes un satraukums no jaunās vidas, ir ļoti grūti, tā teikt, 5 minūtēs izstāstīt ātri, kas varētu būt un kas varētu notikt. Jo te, kad ir šīs sāpes, arī visi svešvārdi un iespējams runas par ķeizargriezienu vai kādu bērniņu stāvokļa paskatināšanos rada ļoti lielu trauksmi. Tā kā, man liekas, ir ļoti svarīgi veicināt šo sadarbību un to, ka pat, ja mums nav šī nepārtraukta viena speciālista aprūpe gan pirmszemdību, gan pēcdzemdību, gan dzemdību laikā, tomēr veidot šo platformu vai veicināt, ka sieviete ierodas. Vairums jau daži to mēģina ierasties dzemdību iestādē un pārunāt, kā tas tur būs. Jo, dzemdības jau ir viens no primitīvākiem fizioloģiskākiem procesiem mūsu sugas rašanās un turpināšanās veidā un izcelsmē. Tādēļ ir īpaši svarīgi, lai nekas tos viņas dabiskos refleksus un hormonu izdalī nenomāktu. Bet, ja tā ir jauna vide, daudz aparātu un trauksme, manuprāt, arī šo dabīgu dzemdību iznākums varētu un arī pieredze varētu pasliktināties. Tā kā ļoti svarīgi, ka mēs sadarbojamies un es tiešām mēģinu veicināt, ka arī ambulatori strādājuši ārsti tomēr mēģina ar kādu draugu, kādā vai kolēģi dzemdību nodaļās tomēr uzturēt kontaktu un saprast, kas tad tagad ir aktuāls, kāpēc jūs darat tā. Un iespējams to pacientu, ja viņš ir ar kādiem sarežģījumiem vai iespējams arī nervozāks, emocionālāks, tomēr to nodot. Jo mēs, kā profesionāļi, mēs varam pielāgot savu attieksmi. Īpaši sievietei, kura ir tādā diezgan īpašā dzīves situācijā. Kolēģis jau ļoti daudz ko pateica, bet es vēl vienu lietu laikam gribētu papildināt pie šīm attiecībām, tieši atbildot varbūt arī uz to jautājumu, cik daudz pacients pašas iesaistās, cik daudz viņas pašas rūpējas par sevi. Tad jāsaka, ka te arī, man liekas, ka mums ir vēl liela vieta, daudz vietas, kur augt un veicināt šo pašaprūpi, veicināt un varbūt kaut kā pat pacientiem mācīt šo atbildību par savu grūtniecību, par dzemdībām. Jā, mēs te esam, bet tas notiek ar tevi, ar tavu bērniņu un visvairāk var ietekmēt tu pati. Tas, ka mēs vizītē izstāstam, ka ir veselīgi un būtu ļoti būtiski katru dienu būt aktīvām, iet pastaigās, svaigā gaisā, ēst veselīgi. Mēs varam tikai noinformēt, bet tas, ko pacients ar šo informāciju dara, tas jau viss ir viņa pusē. Un tās ir tās lietas, kas ļoti ietekmē, kā tā grūtniecība attīstās, kā tas mazulis aug, kā sieviete jūtās grūtniecībā, kā viņa jutīsies dzemdībās un tā tālāk. Tā kā tai pašaprūpēji un tai savai atbildībai arī īstenībā ļoti nozīmīga vieta. Un īstenībā paturpinot, varbūt mēs patiesībā dzīvojam ārkārtīgi izaicinošā laikā šobrīd, jo tas, ko mēs kā profesionāļi varam sniegt un mācīt, kas šeit ļoti izskanēja plaši, tā ir viena puse, bet otra puse, kas, manuprāt, šobrīd ir milzīgs izaicinājums, ir internets un mākslīgais intelekts. Un internetu ir jāmāk lasīt. Un vienu un to pašu informāciju tur var atrast no dažādiem skatpunktiem, un varbūt nevienmēr viss ir tā patiesība un atrast to zelta vidusceļu, kā sadarboties, kā to izprast, un arī mums, kā paskaidrot pacientiem, nevienmēr tas ir vienkārši. Un es domāju, ka tuvākajā laikā šis būs tāds ļoti milzīgs izaicinājums, jo mēs jau to zinām, tā ir mūsu ikdiena, un mēs varam sniegt šo informāciju saviem pacientiem, gan grūtniecei, gan jaunajai māmiņai, gan
jaunajam tētim par mazuli pēc tam, bet kā viņi to uztvers un vai viņi to nesalīdzinās ar to, ko var atrast dažādos resursos, un vai viņam neliksies, ka tā ir vairāk patiesība nekā ko sniedz profesionāļi, tas ir izaicinājums, ar ko būs jācīnās arī turpmāk. Jā, tad mēs atgriežamies pie uzticēšanās. Ja pacients ir izvēlējies, lielākoties jau viņš zina, kur nāks dzemdēt. Principā ir jāuzticās tās iestādes vērtībām un profesionāļiem. Un tāpēc man liekas, ir ļoti jauki būtu, ja jebkuras grūtniecības aprūpē būtu šī vecmātes vizīte un ideālā gadījumā, ka tā būtu vecmāte no tās iestādes, kur viņa izvēlējusies dzemdēt, tā, kas sagatavo dzemdībām, lai tā saikne būtu nodibināta jau antenatālā un intranatālā aprūpe. Tas arī noteikti uzlabos to uzticēšanos, tāpēc, ka pacientu vērtības sistēmas ir ļoti dažādas un šī daudzveidība mums ir jāpieņem, un mums jau katra, vienalga no kādas sociālas slāņa nāk sieviete, vienalga kāds izglītības līmenis, viņa ir pelnījusi drošu un cieņpilnu dzemdību aprūpi. Bet tā daļā ir divas savstarpēji sadarbīgas daļas, tas aprūpes sniedzēju daļa un viņa. Un kā veidojās tas kontakts, ir ļoti atkarīgs no viņas. Ja viņa nāk ar uzstādījumiem no šiem daudzajiem resursiem, kur viņi nemāk kritiski lasīt, tad reizēm arī šī uzticēšanās neveidojās. Un tad arī tas noteikti ietekmē gan dzemdību norisi, gan iznākumu, gan arī noteikti arī krūts zīdīšanu un kontaktu ar mazuli pēc tam. Jā, tā kā izaicinājumi ir ļoti, ļoti daudz. Un es teiktu, ka sievietes joprojām ir dažādas, ir ļoti daudz, kas rūpējās par savu veselību, grib, ko viņas grib, bet ir arī salīdzinoši daudz tādas, kas nerūpējās par savu veselību un viņas arī sagaida labu iznākumu, bet šeit ir tas arī viņas faktors, cik viņi ir rūpējusies par savu veselību. Un ja mēs runājam par drošu piedzimšanu, tad mazuļa veselība sākas sievietes veselībā vēl pirms grūtniecības. Tāpēc vispār veselības dzīvesveids un vecmātes ienākšana ģimenes ārsta praksēs un darbošanās ar jaunām sievietēm, man liekas, arī ļoti svarīgs nākotnes uzdevums. Jā, paldies par izskanējušo. Un šeit mēs arī redzam to jautājumu un aspektu, kas arī mūsdienās aizvien vairāk aktuālāks un ko piemin šī veselība pratība, kas ir šī izpratnē, kritiskā domāšana, kā šo informāciju uztvert, ņemot vērā, ka ir tik daudz, ir it kā informācijas pārbagātība, bet tāpat laikā arī kaut vai pusaudžu dažādos novērtējumos, anketās mēs redzam tomēr, ka nav pietiekama izpratne par dažādiem jautājumiem saistībā ar savu veselību.